Sākot veidot dobi, vienmēr ļoti palīdz tās izsapņošana, ko vienmēr daru arī es. Vienkārši iedomājos gar acīm, kā tas izskatīsies. Tālāk jāveido schēma, ko arī darīju es, un tad jāsāk stādīt. Bieži, veidojot schēmu, mēs vizualizējam to dobi, saliekam tur maksimāli daudz augus, kurus gribam tur redzēt. Tā arī manā gadījumā es izveidoju šādu te schēmu. Jūs redzat, ļoti simetriski, izvietoti augi abās dobas malās, atkal tā kā veidot tādu iekšēju sirsniņu, tad nākamā augu josla, atkal simetriski, centrālie augi, diezgan loģiska grupu kompozīcija šeit, un arī šeit, Doma ļoti laba, bet tad, kad es sāku stādīt, es sapratu, ka vietas nav. Tāpēc schēma tika pārzīmēta jau stādīšanas procesā, un rezultātā tapa šāda, nepārāk simetriska, bet tomēr arī loģiska dobas schēma, un šādi doba izskatās šobrīd, kad esmu sastādījis šeit redzamos augus. Kas tad gal galā man tur aug? Idejiski pilnīgi skaidrs man bija jau pašā sākumā, ka gribu šeit tādu maliņu no dzeltenu dzīvžociņu, no dzelteniem krūmiņiem. Tie ir iestādīti, pašas izaudzēti no spraudiņiem un jau aug dobē. Tad man bija pilnīgi skaidrs, ka gribu šeit centrā sārtu, tātad lilīgu bārbeli. Manā gadījumā tā ir Atropurpurea nana. Un otrā sirsniņas, tātad līkumiņā, vēl vienu lielu augu. Tā, esmu izrakusi galvenos centrālos augus jaunajai dobei. Tātad kreisajā pusē jūs redzat forsītiju un labajā pusē bārbele. Lai dabūtu šo ārā no zemes, nācās izmantot rožu cimdus, jo bārbele ir ļoti asa. Tur tik tiešām ir daudz šo te adatiņu, ar kurām var sadurties. Tāpēc, izdevās. Tagad jābrauc stādīt iekšā. Beigās iestādīt tur forsītiju. Vienkārši tā iemesla pēc, ka šobrīd man viņa auga dobē pārāk tuvu fizokarpam, un tā kā viņa nepārāk daudz zied, un arī tā ziedēšana ir ļoti īsu mirkli, sapratu, ka viņi ir jāpārstāda citur. Ja godīgi, joprojām es esmu pārliecināta, ka tieši šajā dobē ir viņas īstā vieta, bet, iestādīju viņu tur. Tad man arī pilnīgi skaidrs bija, ka gribu šeit Ķīnas miskanti, tādu augstu vertikāli. Izlēmu viņu stādīt šeit aiz bārbeles, lai viņi tā kā veido tādu aizkaru aiz viņas. Un gal galā atceramies, ka doba atrodas pie dīķa, un tādas zāles, vertikālas ir tas, ko mēs gribam redzēt pie dīķa. Tad sapratu, ka gribu šeit arī kaut kādus ziedošus augus, un tā kā man bija ļoti daudz hortenziju stādiņu, tās visas ir gandrīz izņemot vienu, kas tika dāvināta, pārējās ir manas pašas pavairotas ar spraudenīšiem, un tad arī sastādīt tos šeit. Šī gadījumā tātad polārlācītes un dāvinātā hortenzija. Abas ir augstas un abas ir tā kā dibenplānā, tālāk tuvāk priekšplānam jau stādīju zemākas hortenzijas. 2 stādiņus bija Happy un 1 Little Fries, kas ir tāds panīcis šobrīd, jo auga pilnīgi neatbilstošā vietā, ēnā, un es sapratu, ka labāk tad došu viņam iespēju šeit saulītē sakuplot un augt. Sākotnēs bija domās, ka man te būs tāda maliņa no kaut kādiem augiem. Gribēju tur stādīt čīkstenes, bet tad, kad sāku stādīt un sapratu, ka tās čīkstenes būs pārlāk lielas šeit, viņas aizēnos tās hortenzijas un nedos iespēju vispār šeit augt kaut kādiem vēl citiem augiem. Bet tāda man bija 3, faktiski pat vairāk kā 3 man bija vertikāli augošu bārbeļu sējeņi. Un tad sastādīju šeit šos mazos sējenīšus, kas nākotnē arī veidos šādas te vertikālas, dzeltenu, sarkanīgu, ugunīgu un arī tumšu sarkanu. Man tas šķita ļoti loģiski šeit tā izdarīt. Un starp hortenzijām vēl sastādīju liatras. Šīs te 4 ir baltas liatras, un šī ir šobrīd jau skaisti ziedoša lilīga liatra. Un tā kā tā maliņa no čīkstenēm man atceļas, tad es šeit vienkārši pie maliņas piestādīju 3 eļķītes mazās,
mažīgās. Protams, idejiski varētu to visu pagarināt. Un tad, kad viss jau bija izdarīts un nopriecājos par rezultātu, tad sapratu, ka vajadzēs vēl to dobi noteikti papildināt, un tapa vēl viena schēma šāda. Ko tad papildināt, jā? Protams, tagad izstāst diezgan pārbāsti, bet gribas tomēr kaut kādu zināmu simetriju ar tām neļķītēm šeit izveidot. Gribas vēl to Ķīnas miskantu vai nu dalīt vai iestādīt šeit vēl vienu vertikāli augošu zāli dekoratīvu, un arī gribas tomēr kaut kādu zināmu grupveidu stādījumu šeit veidot no lietrēm. Piestādīt vēl plus 3 hortenzijas, kuras man jau ir, gan Mojito, gan Be Happy vēl viens stādiņš, gan arī hortenzija bobo man aug neatbilstošās vietās, tāpēc šie tiks piestādīti jau pavisam drīz. Un vēl piefiksēju, ka te vajadzētu, protams, arī sastādīt tulpes, un izlēmu, ka tajā pusē, kur būs tie mūžzaļie dzeltenīgie krūmiņi, droši vien man vajadzētu stādīt kādas lilīgas tulpes, jā, un pēc principa arī pretēji, tad te, kur labajā pusē stādīt dzeltenas tulpes, lai tā kā kaut kāda sasaukšanās notiek, jā. Stādīt vienkārši brīvajās vietās. Šobrīd ir iezīmētās brīvās vietas, bet nav teiks, ka tieši tur es viņus iestādīšu. Un tas arī viss. Tad vēl jāiestāda 3 hortenzijas, jāsadala vai jānopērk jauna Ķīnas miskantu un jāiestāda šeit, un 2 lilā lietras, kuru man šobrīd nav. Visdrīzāk es vienkārši rudenī šo lietri sadalīšu 3 daļās un sagrupēšu šeit. Nu, un tulpes, protams, arī, jā, un neļķītes. Neļķīši arī man nav. Varētu jau mēģināt dalīt tos esošos stādiņus, bet viņi ir tik maziņi, ka negribas viņus vēl vairāk tā kā novājināt. Nu, lūk, tāda tā dobe, tad izskatīsies nākotnē, un tāda ir šobrīd iestādīta. Stādot dobi, vienmēr atceramies 3 lietas. Malās, tad vietās, no kuras jūs iesiet klāt pie dobes, ja, no kuras jūs skatīsieties uz viņu, vajag stādīt zemākus augus. Pašā centrā var būt visaugstākie. Es tā arī centos izdarīt, šie būs zemi, te būs augsti krūmi. Centrā būs tāda vidēja, bet atkal hortenzijas arī no augstākajām uz mazliet zemākajām tuvāk priekšplānam. Tā ir viena lieta. Otra lieta, vienmēr padomājiet par to, kad ziedēs katrs no šiem augiem, jo jūs gribat, lai doba visu laiku ir skaista. Ļoti labs variants ir mūžzaļi, krūmiņi, kā manā gadījumā, viņi visu laiku būs kaut koši. Tad ļoti arī veiksmīgs variants ir bārbeles, kas arī faktiski būs košas gandrīz visu gadu, izņemot, protams, ziemu, jo agrā pavasarī parādīsies lapiņas, vēlāk tās mainīs lapojumu krāsu, tas notiks pamazām, viņas visu laiku būs mainīgas, bet spilgtas un skaistas, un beigās ziemā vēl tās iekrāsos mazas odziņas, kas arī salā un sniegā izskatās ļoti labi. Nu, manā gadījumā te jā, visa tā ziedēšana vairāk ir uz šo mirkli, šī brīdī gan hortenzijas, gan lietras, gan neļķītes zied vasaras otrā pusē, nu neļķītes nedaudz ātrāk par hortenzijām un lietrēm, bet, kā jau es iepriekš teicu, es stādīšu šeit vēl arī tulpes, droši vien arī kāds krokus, viņš tiks pieliks te kaut kur maliņās. Tā kā dopīt arī pavasarī visdrīzāk būs skaista un ziedoša. Man bija doma iestādīt vēl kādu peoni, lai vasaras pirmajā pusē ir ziedoša doba, bet nav īsti vietas, kur to izdarīt. Tāpēc, iztiksim ar tām bārbelēm, kas būs košas visu laiku, un varbūt kāda vasaras puķīte vasaras sākumā, kas zied, jāiestāda būs. Lūk, tā bija otrā lieta, tad augu ziedēšanas laiks. Un trešā lieta, lai augi nav pārāk tuvu sastādīt. Tā ir problēma visiem. Arī man ir tendence sastādīt pa tuvu, redzēt tajā schēmā, ko es sākotnēji biju zīmējis. Man likās, ka es te visu to varu ielikt, arī 3 peonijas, ja. Un ja es būtu tā darījusi pēc schēmas, tad viss būtu slikti. Tāpēc, tad, kad es sāku stādīt, jau man bišķiņa pieredzīta ir, es zinu, ka nevar saspiest. Jo, kāpēc? Es zinu, tāpēc, ka gan bārbele, gan forsītī, kuras sākotnēji man auga citās dobēs, tika iestādīts šeit tieši šī iemesla dēļ, ka viņas bija pārāk tuvu piestādīts augiem, kas tur jau auga.
Bārbele bija pārāk tuvu eglītei, Forsītī bija pārāk tuvu fizokarpam, un, ja augi ir saspiesti, viņi neattīstas pārāk labi, viņi neizskatās labi, viņiem nav vietas, kur izplesties, vietas, kur augt, un viņi mocās. Tāpēc tas nav vajadzīgs. To jūs negribat labāk. Ja jums šobrīd paliek ļoti daudz šīs brīvās vietas starp augiem, un jums šķiet, ka tā doba ir tāda plika, ja, vai augi ir mazi, kā man tie sējanīši, ja, tad vienkārši piestādiet tās tukšās vietas ar kādiem vasaras ziediņiem, ja, un ziemcietis tikmēr var augt. Un tad jums būs tas iespējas, ka doba ir pilna, bet nākamā pavasarī jau katrs no šiem augiem būs lielāks un pamazām aizpildīs tiem atvēlēto vietu. Nepārbāziet dobas. Nu, lūk, šīs 3 lietas ievērojot, varat izveidot savu sapņu dobu un priecāties par to daudzas gadus. Kopš dobas ierīkošanas ir pagājis jau kāda nedēļa. Šobrīd izskatās jau vēl labāk, jo ir izgrieztas krūms, kas traucēja, kas aizmugurē aiz dobas bija vilkābeles cēlums, pareizāk sakot, no kura bija sadzinušās ļoti daudz atvases. Nu, lūk, visi tātad šīs atvases tika izgrieztas, un tagad jau tās sirsniņas forma ir vēl labāk redzama. Protams, dēļ tā, ka ir ļoti, ļoti karsts, daži augi jūtas ļoti slikti. Iespējams, ka šis vispār jau vairs neizdzīvos, mazā bārbelīte. Bet kopumā var teikt, ka viss ir labi, lai arī lielie krūmiņi ir nedaudz tādi apvītuši, bet nāks lietus laiki un viss būs vēl skaistāk. Tā kā doba šobrīd ir gatava, tomēr vēl nepiestādīju tās hortenzijas, par kurām jums stāstīju, jo kārtīgi jāizdomā. Varbūt tomēr atradīšu vietu peonijai kaut kur centrā, un tad nāksies tās hortenzijas vēl vairāk pārbīvdīt. Bet pagaidām, lai ir kā ir, nav ko steigties, kārtīgi jāizdomā. Viena no hortenzijām jau sāk krāsoties ļoti skaisti rozīga. Sapnis realizēt vienmēr ir tā vērts, un pieliekot nedaudz radošuma un galvenais uzņēmības, dobe top un priecēs vēl ļoti, ļoti ilgi.